Mans draugs jau 10 gadus ir Leo Papalondra, kurš dzīvo Grieķijā. Viņam tur ir savs turisma bizness, kas savulaik viņam ienesa paprāvu naudiņu. Nu kurš latvietis kaut reizi dzīvē nav pavadījis atvaļinājumu Grieķijas kurortos? Protams, ka naudiņa Leo nāca kā zuši murdā no latviešiem, krieviem, spāņiem, vāciešiem. Grieķijā katrs apķērīgs cilvēks var nopelnīt lielu naudu, Leo mēdz teikt. Nodokļus gan grieķi maksāja nelabprāt. Labāk naudu nevis kopējā katlā likt, bet katram pašam par savu labklājību parūpēties, domāja daudz, un nekavējās arī savu labklājību izrādīt, šo naudiņu atkal iztērējot. Viens otrs tā aizrāvās ar labklājības izrādīšanu, ka bija spiests aizņemties. Tā sakot, atdošu, kad pelnīšu vēl vairāk. Arī valsts centās savu iedzīvotāju labklājību celt. Piemēram, ministrijās un citās iestādēs darbiniekiem maksāja ne tikai 13. algu, bet vēl arī 14. algu pa virsu. Ja visiem tēriņiem nepietika ar nodokļos ieņemto, arī valsts aizņēmās, un daudz aizņēmās. Tik aizmirsa parēķināt, vai varēs kaut kad savus tēriņus sekt bez jaunas aizņemšanās. Kad Latvijā sāka iet daudz grūtāk un daudzi mani draugi zaudējuši darbu lūdza man padomu, es atcerējos Leo Papalondru. Ņemu telefonu un zvanu, bet otrā galā runājošs cilvēks nemaz neizklausās pēc dzīves priecīgā Leo. Izrādās, Grieķijā vēl smagāk nekā Latvijā, krīze vēl dziļāka un draud kļūt vēl sliktāka. Leo bizness brūk pa visām vīlēm, un viņš pats pat nevar vairs savilkt galus kopā. Cilvēki bez darba, budžets jāmazina vēl vairāk nekā Latvijā, bet neviens to negrib pieņemt, iet ielās, negrib samierināties ar dilstošajām algām un visi grimst vēl dziļākā purvā. Jā, nodomāju, vienmēr ir jādomā 3 soļus uz priekšu. Arī spožās saules apmirdzētās zemes nonāk postā.